Zirgs varbūt ne tikai palīgs lauku darbos vai arī sacīkšu zvaigzne. Atsevišķos gadījumos tas pilda svētīta misiju. Par dzīvnieku dziedinošo spēku jau labu laiku nešaubās arī mediķi. Un gan ar suņiem, gan zirgiem sadarbojas pat smagu slimību gadījumos un rehabilitācijā. Bet šis stāsts būs citādāks. Pirms 10 gadiem Mārtiņš cieta smagā avārijā un kopš tā laika ir piekalts ratiņkrēslam. Bet šo pavasaru viņš atrada sev jaunu draugu un terapeitu vienā – zirgu Dalderi. Dzīvnieks ir pats par sevi emociju pārpilnība, un zirgā ir ļoti liels spēks un enerģija, un kāpēc gan neveicināt to enerģijas apmaiņu, kas dod veselību attiecīgi man. Zirgam tas varbūt nav tik liels tas atdevums, kā ieguvums man. Tad, kad es uzzināju, ka brauks Mārtiņš, man no sākuma bija bišķiņ stress. Es saku par to, ka es īsti nezināju, kā to visu dabūt gatavu. Arī, teiksim, bērnu vai pieaugušu cilvēku, kuram kājas, kurš var piespiest to kāju klāt, tas ir savādāk. Es varu noturēt arī, teiksim, 90 kilogramīgu cilvēku bez problēmām, bet te ir drusciņi savādāk, un tad man tas pirmais moments man bija tāds, riktīgi tāds, kā tas viss būs. Bet īstenībā, laikam, tur jau var redzēt, tas Mārtiņu pastoties, ka stress pazūd, tad, kad tu viņu ieraugi. Mārtiņš iemantojas Daldera uzticību un ir pateicīgs brīnišķīgajam Brīvdabas muzejā mītošajam zirdziņam par iespēju sajusties tā, it kā pats iet uz savām kājām. Es nejūtu no šīs daļas uz leju visu, bet tad, kad esmu viņam mugurā, liekas, kad es seju līdzi viņam. Es domāju, ka zirgs arī jūt, kad es tā daudz neko nevaru viņu ietekmēt vai kaut kā tā, jo es nespiežu viņu ar kājām, es viņu neturu pie grožiem. Es vienkārši turos pie sarliem un viss, un kontroli ir uz pašu zirgu un uz Rolandu. Un es domāju, ka viņš varbūt arī kaut kā piesardzīgāk uzvedās. Viņš pat ir uz sacensībām gājis ar mazajiem pēdējo reizi, ja es nemaldos, kaut kādu 3-4 gadus atpakaļ. Bet ar viņu, uz sacensībām viņi vest tādu pilnīgi bezjēdzīgi. Viņš mājās var izdarīt ļoti daudz ko. Aizbraukt sacensībām, viņš zina, ka 21 gads nav maz. Ir iemācījies, ka divreiz, ja kaut ko izdara ne tā, tad uzreiz atskan zvaniņš un zirgs tiek novests no laukuma un viss. Un tad viņš parasti veiksmīgi iziet, parādās, ka viņš ir atbraucis, un tad mazos riktīgi apceļ. Bet atvadoties no mums, abi puiši smejot saka tā, kas to lai zina? Varbūt nemaz nepaies necik ilgs laiks, kad arī Mārtiņu redzēsim kādās zirgu jāšanas sacīkstēs. Un Dalderis, jūtot Mārtiņu seglos, tikai atbildīgi noliec galvu, it kā dodot savu piekrišanu.